Good morning, everyone. Labrīt, dāmas un kungi. Es domāju, ka man jau nav laika, bet mēs tuvojamies jau kafijas pauzes laikam, bet es vēl centīšos koncentrētāk pastāstīt par savu prezentāciju. Es vēlētos pastāstīt par mūsu būvinspekcijas darbību. Līdz 2010. gadam valsts teritorijas plānošanas un būvu uzraudzība tika veikta 11 valsts institūcijās, 4 valsts administrācijās un valsts teritoriālās plānošanas un būvu inspekcijas ietvaros, kas bija vides ministrijas pakļautībā. Tātad pašvaldību galvas bija diezgan neatbildīgas un nereaģēja uz to informāciju, kas tika nodrošināta no inspekcijas puses un neveica nepieciešamos pasākumus, lai risinātu un novērstu šādas te trūkumus, kas tika atklāta būvinspekcijas pārbaužu laikā. Un tā tālāk. Pēc reformu īstenošanas Pēc reformu īstenošanas, lai uzlabotu valsts teritoriālās plānošanas un būvuzraudzības situāciju, valsts teritoriālās plānošanas un būvinspekcijas nodaļa pašvaldību padomju administrācijās tika apvienotas ar inspekciju un tika nodibināts vienots valsts teritoriālās plānošanas un būvuzraudzības inspekcija. Vides ministrijas pakļautībā ar teritoriālajām vienībām pašvaldībās. Kādas tad ir centralizētas pārvaldības priekšrocības? Teritoriālās vienības kļuva neatkarības un no vietējo pašvaldību iestāžu interesēm. Tāpat tika nodrošināta ātra un vienveidīga teritoriālā nodaļu problēma risināšana, tāpat arī tika nodrošināta vienāda informācijas plūsma un dokumentu plūsma. Tāpat arī atbilstoši noteiktām funkcijām bija iespējams pārplānot un pārvirzīt nepieciešamos resursus teritoriālo sadaļu vidū. Protams, tāpat bija iespējas piešķirt fondus un līdzekļus attiecīgo mērķu izpildēji un arī savu darbinieku zināšanu uzlabošanai. Mums ir vertikāla un centralizēta organizācijas struktūra. Mums ir 251 darbinieks. Kādi ir mūsu inspekcijas darbības mērķi? Attiecīgi pieņemtie likumdošanas akti. Tātad atgriežoties pie inspekcijas mērķiem ir nodrošināt juridiski atbilstošu un likumīgu teritoriālā plānošanu, nodrošināt juridiski atbilstošu būvniecību, nodrošināt pārredzamu un atklātu administratīvo pakalpojumu sniegšanu un būvniecības teritoriālās plānošanas pakalpojumu ietvaros. Kāda tāda likumdošana ir pieņemta Lietuvā attiecībā uz būvniecību? Mums ir valsts teritoriālās plānošanas un būvuzraudzības likums, teritoriālās plānošanas likums, būvniecības likums, ilgtermiņa inspekcijas darbības stratēģija, inspekcijas personāla politika, kvalitātes pārvaldības sistēma, kas atbilst ISO 9001/2008 un līdzsvarota vērtēšanas sistēma. Vairākus slaidus es izlaidīšu. Tad kādas ir mūsu inspekcijas galvenās funkcijas? Kontrolēt, vai būvniecības atļaujas dokumenti ir juridiski pareizi un likumīgi izdoti. Pārliecināties par būvniecības likumiem visos jaunu uzbūvētās un rekonstruētās speciālas nozīmes un lietošanas ēkās, tostarp un citos gadījumos būvniecības likumība tiek apliecināta pēc izvēles. Mums ir nepieciešams aizstāvēt sabiedriskās intereses un pārbaudīt plānošanas dokumentus. Inspekcija ir iesaistīta dažādos likumdošanas un satversmē noteikto organizāciju darbībā, tāpat arī mēs esam iekļauti vienu no vislielākajām inspekciju uzraudzības organizācijām un iestādēm.
tā kā 90% gadījumā valsts būvinspekcijas pārbaudes tiek veikts pār 90% balstoties uz izstrādātajām dokumentu veidnēm un novērtējumu skalām. Tāpat arī organizācija ir ieviesusi vairākas konsultāciju telefona līnijas, lai atbildētu uz visiem pasūtītājiem būvnieku interesējušiem jautājumiem. Pat arī nepieciešams pāraudzīt gan fizisku, gan juridisku personu veiktās būvdarbus. Tāpat arī balstoties uz ekonomisko darbību, samazinot zema riska uzņēmumu pārbaužu skaitu. Tāpat arī nepieciešams piemērot nelikumīgi izdotu administratīvu lēmumu atcelšanu, kas ir saistīti ar būvniecību vai teritoriālo plānošanas procesu tiem uzņēmumiem, kuri ir pieņemši šādas lēmumus vai tiesas nolēmumus. Tāpat arī savā prezentācijā vēlētos pastāstīt par informācijas telekomunikācijas sistēmām, kādas mēs izmantojam. Pirmkārt, mums ir infostatība, kas ir informācijas sistēma par būvatļaujām un valsts uzraudzību Lietuvas Republikā. Tāpat arī vēlētos pastāstīt par Tātad infostatība mērķi ir nodrošināt fiziskām un juridiskām personām iespēju iesniegt dokumentus būvatļaujas saņemšanai attālināti. Tāpat arī tā ir iespēja veikt valsts būv uzraudzību un pienācīgi nodrošināt informāciju par būvniecības procesiem Lietuvā. Tātad pats process pirmais posms tika īstenots 2005. Gadā, kad tika izstrādāta un palaista darbībā pilotu versija. Otrais posms noslēdzās 2008. gadā un pašlaik mums tiek veikti uzturēšanas un attīstības darbi 14 vienībās 3 līmeņus pakalpojumu saņemšana. Un nākamajā gadā būs nākamais posms. Planujostatiti LT ir oficiālā mūsu organizācijas mājaslapa, un jūs varat iepazīties ar šo informāciju arī angļu valodā no nākamā gada janvāra. Runājot par pakalpojumiem, kā es minēju, nākamā gada 18. janvāra mēs piedāvāsim 18 veidu pakalpojumus. Pirmkārt, mēs nodarbojamies ar pieteikumu noformēšanu, atļaujas saņemšanai, būvēt jaunu ēku, rekonstruēt esošu ēku vai renovēt vai modernizēt kādu ēku. Tāpat arī nodrošina iesniegumu izskatīšanu attiecībā uz rakstiskā ēkas projekta apstiprinājuma izdošanu. Tāpat arī apstrādājam iesniegumus, lai izdotu būvatļauju cita būvnieka vārdā. Tā kā iepriekš sistēma nebija viegla, bet tagad aptuveni 70% iesniegumu tiek iesniegti attālināti, kas nodrošina pozitīvu rezultātu mūsu darbībā. Sistēmas lietotāji var atrast attiecīgi informāciju par būvniecības vai būvdarbu dalībniekiem, balstoties uz iepriekšējiem pasūtītājiem, rekomendācijām vai dažādiem trūkumiem, ko norāda tie paši pasūtītāji attiecībā uz būvdarbu kvalitāti. Elektronisko parakstu izmanto elektronisku dokumentu sagatavošanā un parakstīšanā. Tāpat ir ieviests ad-hoc elektronisko dokumentu formāts, un paraksts tiek veidots izmantojot civilierēģņa certifikātu, tātad personas apliecību, personīgo ID karti, SIM karti vai citu karti, kas satur čipu vai arī USB ierīci. Ja mēs runājam par GIS funkcijas paplašinājumu, tad GIS dati tiks izmantoti, lai iesniegtu iesniegumu attiecībā uz būvatļaujas izsniegšanu par būvniecības procesu pabeigšanu vai nelikumīgas būvniecības akta atcelšanu. Bez tam, tāpat cilvēki var informēt valsts iestādes par nelikumīgu būvniecību, kādu viņi ir atklājuši, izmantojot mobilās aplikācijas viedtālruņos. Tātad mobilās darba vietas, 85 mobilās darba vietas bija izveidotas, lai nodrošinātu valsts būvniecības vai būvuzraudzības funkciju. Visi būvinspektori ir iespēja aizpildīt dažādus dokumentus, sastādīt pārskatus un tam līdzīgi izmantojot planšetdatorus.
un mobilās aplikācijas uz tiem. And some words about anti-corruption. Runājot par pretkorupcijas pasākumiem, sistēma nodrošina līdzekļus korupcijas mazināšanas nodrošināšanai, kā piemēram uzdevumi, nodošanas eksploatācijā, gatavības deklarācijas apstiprināšana un nepabeigta būvniecības apliecību izdošana tiks nejaušā kārtībā izdalīta starp visiem inspektoriem. Caurspīdība tiek nodrošināta, tāpat arī administratīvajos pakalpojumos. Infostātība tāpat arī pieņem pozitīvu lēmumu civil ierēģņa vietā, ja netiek ievēroti noteikti iesniegšanas termiņi. Moving to another information system. Runājot par citu informācijas sistēmu, kuru mēs izmantojam, teritoriālās plānošanas dokumentu un teritoriālās plānošanas darbu uzraudzības sistēma. Šī sistēma ir koncentrēta tieši uz valsts līmeņa sarežģītu teritoriālās plānošanas dokumentu vispārējā plāna sagatavošanu un koriģēšanu, pašvaldību līmeņa sarežģītu teritoriālās plānošanas dokumentu, ģenerāla plāna sagatavošanu un koriģēšanu. Šī sistēma tika izveidota 2014. gadā, pakalpojumi tika grozīti atbilstoši 2015. gadā likumdošanā pieņemtajiem grozījumiem attiecībā uz interfeisu. Un arī šī informācijas sistēma ir pieejama arī angļu valodā. Visi teritoriālās plānošanas procesi tika pārnesti elektroniskā pakalpojuma vidē. Visi teritoriālās plānošanas procesa posmi ir pieejami konkrētajā sistēmā. Runājot par šīs sistēmas priekšrocībām, sistēma nodrošina elektroniskos pakalpojumus, kas ir saistīti ar teritoriālās plānošanas dokumentu sagatavošanu. Tāpat arī ļauj izmantot un ieviest grafiskus GIS papildinātus datus kopā ar elektroniskajiem dokumentiem. Tāpat arī piemērotās procedūras institūcijas sagatavoto noteikumu nodošana attiecībā uz teritoriālās plānošanas projektu termiņiem un elektrisko līdzekļu iesniegšanu kopā ar teritoriālās plānošanas dokumentiem. Tāpat arī iespēja pienācīgi veikt un saņemt informāciju attiecībā uz teritoriālās plānošanas dokumentiem, kas atrodas sagatavošanas stadijā un šādas sagatavošanas statusu vai posmu. Tāpat ir iespēja veikt efektīvu teritoriālās plānošanas dokumentu sagatavošanas procesa kontroli. Šāda ir izskatās mūsu funkciju pārskatīšanas vispārējā karte, navigācija, dokumentu izskatīšana, kuri atrodas sagatavošanas stadijā, dokumentu meklēšana atbilstoši atrašanās vietai, objektu identificēšana un to attiecīgās informācijas izskatīšana, tāpat arī informācijas saņemšana no ārējiem datu avotiem, kā nekustamā īpašuma katastrs, kultūra mantojuma reģistrs, mežu katastrs, valsts aizsargājumās joslas, to reģistrs un tam līdzīgi. Protams, telpisko datu pāraudzība ir ļoti būtiska GIS datu nodrošināšanā. Tāpat arī ir iespējams pašreizējās struktūras DVG, SHP, failu imports. Tāpat arī nepieciešams pārbaudīt, vai visi dokumenti, visi dati ir piegādāti un vai tie atbilst klasifikātoru noteiktajiem parametriem. Valsts sabiedriskās organizācijas var iesniegt savus priekšlikumus un komentārus šajā sistēmā. Valsts iespējas var norādīt uz kartes attiecīgo vienu. Priekšlikums ir izveidots un pievienots dokumentam. We can start to wrap up. Yes, 1 minute. Something is not working. Kaut kas nestrādā. Might be virus or Tas varētu būt kāds vīrus vai hakeris būs ielauzies. Okay, I'm gonna take. Tas, protams, ir joks. Might be end show. No. Varētu būt pēdējais slaids. We can try it like this now. Okay, and maybe to the summary. Thank you.
Jā, And liels the paldies. third external system is Un tad register ārējās of territorial sistēmās planning iekļauj documents of the arī Republic of trešo Lithuania. pušu Its objective focuses on datu registering the bāzes approved un territorial planning reģistrus, documents. kas ir nepieciešams teritoriāla The plānošanas system was dokumentu created in reģistrēšanai. 2014. Un tātad šī sistēma tika izveidota 2013. gadā. Tad jūs varat redzēt šeit linku saiti uz attiecīgo dokumentu. Un TPDRLT ir pieejams gan litviešu, gan angļu valodā. Šis reģistrs ir saistīts ar iepriekš minēto teritoriālās plānošanas sistēmu. Tiek izmantots dokumentu sagatavošanā, sistēmā, minētajās sistēmās un tiek pārsūtīts reģistrācijai. Tāpat arī ir dokumentu paketes reģistrācijas saturiskais konteineris, kas satura aprakstu dokumentus, telpiskos datus, kas tiek izveidots. Tāpat arī riska pārvaldības informācijas sistēma, kāda tiek izmantot mūsu organizācijā, kuras mērķis ir identificēt, novērtēt un pārvaldīt inspekcijas aktivitāšu radītos riskus, kas ir saistīti ar valsts teritoriālās plānošanas un inspekciju īstenošanu. Šai sistēmai ir vairākas apakšsistēmas. Pirmkārt, būvdarbu vai būvniecības dalībnieku risku novērtēšanas sistēma un dažādu aktivitāšu riski, kas ar tiem ir saistīti, balstoties uz iepriekš noteiktajiem datiem. Un vēl viens attiec uz inspekcijas plānošanu, teritoriālās plānošanas un būvniecības kontrolas funkciju. Tas noved mani pie pēdējās prezentācijas daļas, kurā tiek aprakstītas mūsu pašreizējās darbības prioritātes. Tāpat mēs plānojam kļūt par būvniecības dalībnieku konsultantu un padomdevēju, nevis tikai kontrolējošo un sodošo institūciju, veicot pāraudzību, izmantojot riska pārvaldības informācijas sistēmas datus, turpinot aktīvu dalību mūsu organizācijas pārveidošanā. Tāpat mums ir nepieciešams pastāvīgi un mērķtiecīgi meklēt iespējamos korupcijas gadījumu izplatīšanās un izvēršanās iespējamos cēloņus un efektīvu līdzekļu meklējumos, lai novērstu šādus te korupcijas gadījumus. Tāpat arī mums ir nepieciešams intensificēt inspekcijas darbību attiecībā uz nākamā līdzekļa fokusēšanos uz valsts būvu inspekciju vai būvniecības uzraudzību attiecībā uz telpiskajiem ne īpašajiem būvniecības darbiem, nevis tikai uz iespējiem mazākiem vai mazāk svarīgiem pārkāpumiem. Tāpat arī attiecībā uz Eiropas Savienības struktūru fondiem finansētiem līdzekļiem. Un mēs veiksmīgi īstenosim tos projektus, kāda ir paredzēta mūsu inspekcija attiecībā uz IT modernizēšanu, kvalitātes pārvaldību un personāla apmācību. Tāpat arī mēs aktīvi publicējam visas mūsu inspekcijas aktivitātes un darbību. Attiecībā uz ilgtermiņa termiņiem 2015. un 2020. gadam mēs vēlamies nodrošināt augstvērtīgus pakalpojumus, kas atbilsta mūsu klientu un patērētāju gaidām, tāpat arī būt par novatorisku organizāciju, kur darbojas motivēti darbinieki.